Tā mātei dziļumā. Tur vispār nebija ko darīt. Nu, tā jau var nebūs, bet nu labi, vismaz zāles izgājuši. Neiet tā zāles kā vakar. Šodien atbraucu vēlāk bišķi. 5:10. Nu, un iebraucu 6:30. Kaut kas jau pieķērās. Asaitas skaitaču gumiju pieķērās. Tas tur tā knap turās. Būs jāņem sačuktas knap tur lūpiņā. Atkabinājās. Liels jau nav, bet ka knap lūp galā. Ka 250 grami. Nu jā, nu droši vien nav 250, 230. Skaitaču gumiju paņēma. Diezgan ātri. Laivas vienīgais. Nu, tas aizbrauc no salas uz Plaķīšiem. Šita vismaz ir labs duļķains ūdens. Te līdoks varētu būt. Nu, vakar bija cops, bija daudz. Bet nu te vismaz ir cerība, ka kaut kas būs. Ja mums ūdens tīrs ar to ātru stelmu. Būtu jāpieliek kādu gumiju. Vai kaut kā sopa bija. Pirmā sopa redz. Bet nu nevar viņu paņemt kaut kā šito. Šitā jau izskatījās, ka bija mēs varēja būt. Bija jau otrā copa tikko, nu šitā tāda švakāka. Droši vien jau liela daļa ir mazās. Atkal grāmatē mutu uztaisīja. Un šī droši vien tāpat notus šitādu te Strike Pro līdaciņu. Un krāsojums līdaciņu. Divreiz pēc kārtas ķēra. Nu, trešo reizi viņi neķers. Nu, šitā maziņa izskatīja. Bija ceturtā copa tikko uz šitādu Strike Pro. Jā, cops te ir. Vakar bija un šodien ir tikai ņem ar gariem zobiem, nevar paņemt. Nā, pieķērās. Ko iet? Kāds asais! Ot, tas ir asais! Vienojošo līderi, kas ir sauc cīņā, un kas ir izstrādāt kopēju koncepciju. Ot, šitas ir asaitis. Šitādu sen esmu noķēris asaiti. Līderi varētu tikties, taču izskanēja, ka tā varētu būt Krievijas tālu austrumu pilsētas Vladivostokā, uz kurieni Kīmu varētu nogādāt viņa slavenajā bruņu vilcienā. Jūlijā Ziemeļkoreju apmeklēja Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, bet pēc tam Kīms Čenovs un
konferenci Vēstulē, kurās abi līderi pauda vēlmi paplašināt Ziemeļkorejas un Krievijas divpusējo sadarbību. Ulris Ķesberis. ASV administrācija ir pārliecināta, ka Krievija vēlas iegūt no Ziemeļkorejas tās esošo artilērijas munīciju, un pēc tam varētu izmantot karā Ukrainā. Pagaidām nav skaidrs, ko Ziemeļkoreja varētu prasīt pretī. Tā varētu būt gan nauda, tās varētu būt Krievijas modernākās militārās tehnoloģijas, vai zināšanas, kas varētu ļaut Ukrainai ātrāk tikt pie saviem kodolieročiem. Nu, šitas jau varētu būt. Kaut pateiks, sen tik lielu neesmu noķēris. Nu, kāda 800-900 gramu varētu būt. Ministrijas paziņojumā ir uzsvērts, ka Kuba nepiedalās karā Ukrainā, un kur arī piebilst, ka tā nevērsīsies pret ikvienu, kas piedalās kāda veida cilvēku tirdzniecībā, lai varētu vai algotu uz pilsoņus izmantošanai kādas citas valsts karaspēkā. Nu, staik tā. Labā. 9 centimetri. Nu, šogad noteikti šis man ir lielākais asais. Nu, kā apsolīju, pastāstīšu par savu līdekātu. Kāds ir Savage Gear SG4 Shore Game. Garums 274 cm, tests 10 līdz 30 gramu. Spoli Shimano Ultegra 4000. Aukli Pita, ja pareizi atceros, 02. Kādu firmu nepateikšu, es viņu uztinu. Nu, otro sezonu noteikti, man liekas, ka trešo pat varbūt. Jā, aizpagājis gadu rudenī es viņu uzliku. Nu, kaut kādu lētā bija, tikko bija piektā copu uz līdekā. Beidzot pieķērās līdaka. Uz 8. copu pieķērās līdaka. Šī tāda uz robežu varētu būt. Varētu būt, ka mēs ir. Tas ir kā putna lidojums. Es prasu dienai, prasu naktī, kas tas bija. Tikko kā bija 10. copa uz līdekām. Nu, šitas jau ir pēc mutuļi, pēc sitiem. Likās kaut kas bišķi nopietnāks. Sen nebija uz šitiem straikiem. Ja es nopirku, es nezinu, kad viņus. Nu, katrā gadījumā es domāju, ka es viņus pa latiem pirku. Tā kā laiciņš ir pagājis.